Jau sen ir pierādīts, ka tradicionālās velosipēdu aizsargs sistēmas nedarbojas vai arī nav līdz galam efektīvas. Tāpēc daži velo kustības fani Latvijā sākuši domāt par alternatīvām aizsardzības metodēm. Piemēram, Mihails savu riteni nodrošinājis 3-kārt, un viss tikai tāpēc, ka pirms pāris gadiem pats kļuvis par zagļu upuri. Otru riteni viņš vienkārši nevarēja atļauties uzdāvināt garnaģiem. Mihails internetā pasūtījis signalizāciju. Можно легко ее поставить, включить. Вот если пошевелить велосипед, то она запищит. Vienkārši ierīce, kas darbojas uz kustību un noteikti pievērsīs garām gājēju uzmanību vai garnadzi izbiedēs. Turklāt šāda signalizācija maksā vien 5 eiro. Protams, ir arī dārgākas, bet diez vai tas ir vajadzīgs. Производитель неизвестный китайский, но что, соответственно, и понятно, исходя из цены. Но свою функцию она выполняет и защищает, скорее отпугивает человека, если он не хочет, чтобы его там случайно кто-то на улице заметил, как он возится с велосипедом, потому что это очень подозрительно. Mihails gan atzīst, ka daudzi cilvēki signalizācijām vairs nepievērš uzmanību, tāpēc viņš iegādājies arī resnu ķēdi. Помимо этого, у меня еще велосипед застрахован. У меня есть страховка имущества движимого. В принципе, можно купить такие. Это она покрывает все имущество, которое принадлежит, там это находится в квартире или используете вместе с собой вне дома. Стоит, в принципе, начиная от 30 евро. Ja Mihails par savu riteņu drošību ir pārliecināts, tad vismaz 90% velostūrētāju šaubās, ka viņa braucamais ir aprīkots tā, lai to būtu pēc iespējas grūtāk nozagt. Tāpēc ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu inovatīvu ideju drīzumā pasaulē pieteiks daži veloentuziasti. Viens no viņiem Kristians Līcis ar plānu par jaunām velonovietnēm. Ķēdes, lielākas atslēgas, GPS, signalizācijas. Mēs redzam, ka viņas ikā sargā, bet tas tomēr nedod vēlamo rezultātu. Velospēds tik un tā zog. Tā nav nākotne. Pašlaik Latvijā un pasaulē dažās vietās tiek izstrādāta sistēma, kur būs velonovietnes, kuras paši sargās velospēdus. Ideja ir pavisam vienkārši. Šādu te velonovietni mēs aprīkojam ar papildus iekārtām, kurās ir jau iebūvēta apsardzes sistēma, savienojama ar augstākajām tehnoloģijām. Tas rezultāts, ko mēs panākam, ir, ka cilvēkiem par nelielu samaksu vai pret reklāmu vai tāpat par brīvu, ja ir pašvaldības atbalsts, būs iespēja savu velospēdu atstāt superdrošajās velonovietnēs. Un mēs esam pārliecināti, ka tas būs 3x lielāks drošības garants nekā tās sistēmas, kas eksistē pašlaik. Praksē jaunās velonovietnes, domājams, redzēsim jau pavisam drīz un varbūt arī tepat Rīgā. Plāns ir, ka šovasar tiks uzstādīti pirmie prototipi. Pasaulē lielākās pilsētas, piemēram, Barcelona, jau interesējās par šīs sistēmas ieviešanu. Viņi meklē risinājumu, kurš atbilst tieši tam, ko mēs būvējam. Tā kā mēs redzam, ka pasaule uz to iet, un mēs mēģināsim būt viena no pirmajiem, kur piedāvā šādu risinājumu. Kamēr jauno velonovietņu vēl nav, riteņbraucējs Viesturs Silinieks piedāvā pašiem kustināt smadzenes un meklēt risinājumus, kā pasargāt savu īpašumu. Tas viens no veidiem ir tāds, ka, principā, lai velospēdu nenozakt, viņam nevajadzētu būt iekārojamam. Tad viņš ir nesmuks. Tas ir primitīvākais. Viņš nav atraktīvs. Sulīgā, košā, foršā krāsā viņš uz tirgus preci. Vēl viena viltība, ko var izdarīt jebkurš, atstājot velosipēdu, atlaist bremžu trosītes. Zaglis ātri laidīsies lapās, bet kad būs nepieciešams bremzēt, brauciens beigsies kokā. Ir pat tā cilvēki dara, kam ir ekscentri un nav slēdzene vai draņķīga, attaisa ekscentru vaļā. Un tajā brīdī, kad zaglis sāks uzkāpt virsū un sāks mīties, pie pirmās apmalas paceļot velosipēdu, viņam priekšējais rats aizbrauks uz priekšu, viņš turpat arī nogāzīsies. Viesturs Silinieks atzīst, ka faktiski 100% drošs pret zagļiem nevar būt nekas. Ar pārnēsājamo fleksi neviena ķēde zaglim neliksies par resnu, tomēr arī ar butaforiju likšanu uz velosipēda nevajag aizrauties. Tā garnaģiem ir kā dāvana Ziemassvētkos. Šādu trosīti, kas maksā vien dažus eiro, šodien centās pārkniept arī mana kolēģe Olga Petrova no TV5 raidījuma Krimināli Plus. Viņai rokās ieliekam vien 10 eiro vērtas, ne tās jaudīgākās knaibles.
Pat tādai trauslai būtnei kā Oļa ir pa spēkam nozagt Viesturas Silinieka velosipēdu, tāpēc rūdīt uz zagļus tam līdzīgi saslēdzēji tikai sasmīdinās. Toties šādu trosīšu tirgošanai ir tālajošas sekas, ir pārliecināts velo eksperts. Viņus tirgo saimniecības preču veikalos, tirgo arī velo veikalu, un tādā veidā es uzskatu, ka viņi veicina velo zakšanu, jo cilvēki jau neorientējās, viņi nav profesionāli velo slēdzenējs, un vienkārši viņš uzticās, kā ja veikalā tirgojas, tad jau gan jau, kad ir laba, un tad arī nozog velosipēdus. Un tā viena no problēma velosipēdu zādzībās ne tikai tas, ka cilvēks, protams, ir bez velosipēda, bet nākotnē cilvēks sāk pirkt sliktus, draņķīgus velosipēdus, un viņi tad ir bez atstarotājiem, bez bremzēm, un tad palielinās satiksmes negadījumu skaits. Nežēlojiet naudu labam saslēdzējam un netaupiet uz savas personīgās drošības rēķina. Drošu ceļu vēlot Agris Blumfelds, Juris Teivāns, Degpunktā.